Es daru tik ļoti daudz un dažādas atšķirīgas lietas, kad vizītkartē būtu pa maz vietas, lai izrakstītu visu, ierakstītu. Ja? Nu, un ja tu esi kaut kas viens, tad tu to dari līdz ģeniālai pilnībai. Man ārkārtīgi patīk, kad viss ir kārtībā, precīzi, tīri, par rotiņām, sazīmēts, viens gals ar otrs sapas, apkārt ir tīrība, kārtība. Tā ir mana nepieciešamība. Un, ja viss ir kārtībā, es varu daudz ko izdarīt. Ar maučiem ir tā, ka es viņus sādu jau vairāk kā 40 gadus. Skolotāji man nebija. Man bija iespēja vienus gatavus maučus no vienas dziedātājas, manas počiņas Veronikas. Turēt rokās, taustīt, pētīt, analizēt, un es nekādi nevarēju saprast, kāpēc pērles ir vienā pusē un otrā pusē nav, kā viņas vispār var dabūt. Un izrādījās, ka nav neviens, kas man varētu paskaidrot, kas tas ir, kā to daru, kā vispār dabūt gatavu. Tā mana vēlēšanās, laikam, bija tik milzīga, ka man iedeva no turienes. Es vienu rītu pamodos, un es zināju, kā to var izdarīt. Es zināju, kā var uzrakstīt, kā var uzzīmēt rakstu priekš, kā var skaitīt, un tā pamazām aizgāja. Un tagad visā Latvijā atmaučas. Tradīcijas īsts viņiem nav. Nav tā, ka kaut kāds piesiets obligāti vai kaut kur. Nu, tādas nav. Jo tad, kad es iesāku, es maučas rokas redzēju tikai šī vienai dziedātājai, vairāk nevienam. Un tad pamazām, tad sāk atcerēties, ka ir bijuši, kad ir bijuši pie tautas tērpa, un kad ir pamazām aizgāja ikdienā, un tad bija, kad pasūta man lūdzu pie darba kostīmu vai tādu nokrāsu un tādu nokrāsu. Un tad pamazām, un tad aizgāja, un nu, visu Latviju āda. Tas liekas, ka pats pa sevi saprotams. Nu, kur es ieraudzīju maučus vīriešiem pirmā reize, nu, es vienkārši nebiju ieskatījusies, bet tagad ar citām acīm es skatos tur, kur ir tā 35. gadā uzņemtā filma Dzimteni sauc jeb kāzu Salsungā, tur fabrikām, Brūtganam, Roko mauči. Un tālāk, tad, kad jau šeit aizgāja, Alsungā, ka es jau sāku to mauču adīšanu, tad pretī bija prāves Andrs Vasiļevskis. Pirmais jautājums. Tu maučus ved? Jā. Labi. Un tad viņš bija tas, kas pirmais šeit Suitos sāka, kā vīrietis valkat maučus pie savu tērpu, pie savu ikdienas tērpu, pamazām dziedošie vīri, dejojošie vīri. Nu, kas saka, nu, tāda sajūta, ka bez maučiem vispār nevar dzīvot, jā. Kad bez maučiem tautas tērps pat nav pilnīgs. Un, nu, tā viņš pamazām attīstījās, ja, bet kā būs tālāk, tad mēs nezinām, kā viņi būs. Dacis Nastevičas jaunie maučotāji. Kārtējie jaunie. No kurienes jūs katrs esat? Rīga, Ventspils, Jaunpils, Brocēni, Talsi, Rīga, Talsi. Tie pārējiem saradušies. Gudenīga. Alsunga. Rīga vienā galā, Alsunga otrā galā. Izdevniecības zvaigzne paņēma 2 manus darbus. Šeit ir iekšā visa gaita, kā var sākt adīt maučus, kā vispār var sākt, kā var adīt, kā var veidot rakstu, kā var sakārtot diegus un vispārējais. Un vācakot viss tas ceļš līdz adīšanai, līdz kļūdu labošanai, līdz ārdīšanai, līdz nobeigumam. Vācakot pilns cikls. Un plus iekšā ir manu darbu fotogrāfijas, šur tur ir jostas, šur tur ir mauči. Bet nu, tas varbūt tāds pirmais, kas aizgāja pasaulē. Un sākumā ļoti nedaudz, metiens nebija liels, jo, nu, protams, tā ir firma, kas strādā, tā ir, nu, peļņas organizācija. Viņiem bija svarīgi atpelnīt naudu, ko viņi ir ielikuši grāmatas radīšanai. Ja? Nu, būtībā viss ir mans, un arī te ir, ko viņi izdarīja, par ko man bija sākumā šausmīgi žēl. Tad šeit viņi salika manas zīmējumus. Viņi ir lieli. Viņai vismaz A4 lielumā tie datoru zīmējumi. Un es biju domājis, ka tas ir atsevišķs darbs, bet, nu labi. Viņi samazināja viņas tā kā blusiņas un salika, bet, nu, viņa aizgāja. Viņa te ir, un te nekā nevar darīt vairs. Otra grāmata ir daudz gadus vēlāk, un kā viņa radās, tas bija ļoti dīvaini. Vienkārši vienu pavasaru
Es sapratu, ka man tas ir jādara. Man tāds sajūta, ka man kāds pateica, tas ir jādara. Un es sēdēju un es zīmolu sazīmēju visus savus rakstus, melnbaltā, nekrāsojot, tikai formu, skeletiņus, ar domu, krāsas, liec pats, krāsu, pārzīmēs sev, dari, vai tikai skaties, vai tu viņu izmanto kaut kā radīšanai, bet rakstus es esmu vākusi, kopš es sev atceros. Pirmās burtnīcas, kas man vēl ir saglabājušās, bet jau sāk izdzist rūtiņas, tas ir no kādas 2., 3. klases. Bet, rūtiņa ir manas dzīves kaut kāds skelets vairot, ja. Un vienkārši darbiņā nav daudz iekšā. Es nezinu, vai sanāca 3. daļa no visa. Bet, paldies, ka vismaz tāds ir. Un cik es saprotu, tā grāmatiņa tomēr pērk, jo tie, kas saprot, tie to novērtēs. Ja? Jo ārkārtīgi daudz strādājot ar dažādiem šiem ģeometriskajiem rakstiem, man ir savu filozofiju jau izveidojusies. Un par to, ka latviešiem nepieder neviens raksts, neviens raksts nav latvieša, neviens raksts nav krieva, poļa vai kāda cita. Nevienam neviens raksts nepieder. Viņiem nav robežu, viņiem nav piederības. Jā, varbūt suitos kādu rakstu izmanto biežāk, vai tur Latgalē kādu rakstu biežāk. Tā ir cita problēma, bet viņiem nepieder neviens raksts. Mums nekas no šī nepieder. Mēs tikai viņiem varam izmantot. Caur rakstu es varu pateikt to, ko es gribu, kā es jūtos. Caur krāsām, caur sajūtām. Un es nekad nevaru teikt, ka tas ir mans. Tātad neviena no maučiem, ko jūs to redzējāt, nevar teikt, ka tas ir tikai mans. Jo kaut kur tā iedvesma un kaut kur to ideju man iedod. Ja. Te mēs redzam, šie mauči ir suitu puikam un vīram arī. Ja? Jā. Ne, tā kā es stāstīju, ja, iespējams, kad ir bijuši, bet, cik es saprotu, tad senākos laikos, kaut vai pagājušā gadsimta sākumā, nevarēja tā viegli dabūt tās pērles. Un lai savu mazo rocību tērēt tikai kaut kāds pērles tur pirkt, tas bija tā, jā. Es domāju, ka vienkārši nebija kurš to ēda, un pamazām tā tehnika pazuda, nebija. Mauči, kā jau es meitenēm rādīju, viņi novalkājās, dilst, pērles nobirst. Kas tādu novalkāt? Kurš tādu vilks? Ja? Pamazām izzūd šī tradīcija, bet man tā, laikam tā liktenīgi bija tā būt starposmam, starp pagātni un tagadni, pacelt to tehniku, palaist, sagaidīt, kamēr pamostās visu Latviju un āda visur. Ja? Tas pie tautastērpa viņš nav obligātais variants. Ja viņš tikai pamazām ir pienācis pie tautastērpa, jo tepatās augšā mums meitenes māc izšūt aprots, dūres galus, ja krekla piedurknes galu, vai tas ir aptamborēts, vai tas ir baltu līniju izšūts, vai krāsām izšūts. Ja? Tā ir stabilāka tradīcija. Mauči, tas ir kaut kas, kādreiz varbūt ir bijis, un tagad ir atkal. Jo tie cienījuši dejotāji, mauči vispārībā jau ir ārkārtīgi skaisti arī ikdienā. Ne jau vienmēr vajag uzvilkt tautastērpu, lai tu varētu maučus nēst. Ne?